jūs redzēt kuplā pulkā. Mums mīļotais draugs un atceraugs muzeja kolēģis, literatūras zinātnieks Arnis Karuševskis vēl aizgāja meklēt krēslus. Pat tiešām es ļoti priecājos, ka šeit jūs šovakar esat. Un es sākšu savu sakāmo ar savu standarta pantiņu, un tas ir tā, ka es vienmēr atstāstu, ka jau 2022. gadā šeit ar Sandras Martas Grudules autoru vakaru aizsākās šis sarīkojumu cikls Ceļā uz pirmo grāmatu, kas man pašai par ārkārtīgi lielu pārsteigumu jau turpinās 4. gadu. Un šodien, tāpat kā jūs, arī es esmu ļoti, ļoti priecīga šeit redzēt Lindu. Aplaudējam vēlreiz. Mīļie draugi, tā kā mēs ar Lindu abas divas jūs sagaidījām pie namdurvīm, es saprotu, ka lielākā daļa no jums Lindu noteikti pazīst labāk nekā es. Bet tad, kad es gatavojos šai sarunai, tāpat kā es gatavojos visām iepriekšējām sarunām ar jebkuru muzeja viesi, es veicu mājas darbus parasti. Es kārtīgi vienmēr izpētu, kas ir internetā un ne tikai rakstīts par cilvēku, ar ko es sarunājos, kādas ir viņam publikācijas. Un varbūt tie jautājumi, ko es uzdošu, respektīvi atbildes, jau daudziem no jums būs zināmas. Bet man pašai šī sava interese ir jāapmierina. Un pats pirmais jautājums ir vienkārši kā kurpe, kas mani samulsināja pirms 2 gadiem vai pirms pusotra, kad mēs sākām par šo mūsu iespējamo sarunu komunicēt. Un tātad, kāpēc Linda Vītuma ir Lejā Vings? Tas ir ļoti pamatots jautājums, bet pirmkārt, es no visas sirds gribu pateikt paldies pilnīgi visiem, kuri ir atnākuši, no kuriem daļa man pazīst kā Lindu Vītumu, un daļa iespējams tiešām man ir iepazinuši kā Lejā Vings. Un, man liekas, ir no klātesošajiem tieši viens cilvēks, kurš ir bijis klāt. Viņš iespējams to nezina, bet viņš ir bijis klāt tajā procesā, kad Linda Vītuma kļuva par Lejā Vings, un tas ir mans draugs no 1. kursa pie Ievas. Un tad, kad mēs runājām ar Ievu Melgalu, un viņa stāstīja par to, ka, ja nu gadījumā jūs gribat izvēlēties pseidonīmu, tad dariet to ātri. Es ļoti ātri sapratu, ka man vajadzēs pseidonīmu, jo tēmas, par kurām es plānoju rakstīt, ir tādas, par kurām es kā Linda patiesībā nevaru uzrakstīt. Un pavisam nesen es lasīju Katrīnas Rudzītes interviju. Katrīna Rudzīte ir dzejniece, kurai tikko ir iznācis arī dzejas krājums, un tur viņa brīnišķīgi noformulēja, ka ir tāda lieta kā normalizētā valoda un ir tāda lieta kā traumas valoda. Un tā kā man rakstīšanas impulss ir nācis no tādiem dažiem dzīves notikumiem, kurus varētu uzskatīt par traumatiskiem, kurus ir pamats uzskatīt par traumatiskiem, tad es sapratu, ka, lai es vispār varētu par to kaut kā runāt, man vajag dabūt tādu distanci. Un Lejā Vings ir veids, kā es dabūnu distanci starp sevi un starp to stāstu, ko es vēlos izstāstīt, lai es vispār par to varētu runāt. Un vēl es jūtu, ka man ir ļoti liela atšķirība, kad es izmantoju pseidonīmu un kad es neizmantoju pseidonīmu, jo, piemēram, tajā brīdī, kad es tulkoju vai atdzejoju, tur jau šobrīd jau figurē dažās publikācijās Linda Vītuma, un viņa tur pilnīgi mierīgi dzīvo. Bet tajā lietā, par tām tēmām, par kurām es mēģinu rakstīt, gan prózu, gan dzeju, tādā oriģinālā, tur tomēr man vēl ir vajadzīga tā distance. Man gan ir brīnišķīgā redaktore Elīna Kukarēviča, kura reize tā kā paskrubina to pseidonīmu, un man liekas, ka viņa cer, ka tajā brīdī, kad es to grāmatu uzrakstīšu, tajā brīdī viņa būs uzrakstījusi Linda Vītuma, un iespējams tā arī tā būs, bet šobrīd esot tajā procesā, un arī šobrīd, man liekas, ka Lindai Vītumai nebūtu drosmes te sēdēt. Te var tikai tā Lejā Vings, ar kur man ir sakars, bet nav īsti sakars.
Es nedaudz apspēlēšu mūsu saraksti, tad, kad es gatavoju preses relīzes un afišu un arī tās atgādnes kartiņas. Man kā filoloģija, kas arī tomēr es esmu, vienu brīdi ienāca galvā prātā šī doma par šo ģeneratīvu formu, vai tur ir Lejas Vings vai Lejai Vings, vai tomēr paliek šī Leja, un es katram gadījumam vēl pārjautāju Lindai, un viņa man tā ļoti asprātīgi un jauki uzrakstīja, nē. Es esmu nelokāma dāmīte. Kā tā? Tu esi nelokāma dāmīte? Man ļoti patīk tas. Jā, kaut kādā ziņā, jā, jo gan Lea, gan Vinks abi ir nelokāmi. Un Vinks patiesībā ir mana vīra uzvārds pirms viņa vecvecāka latviskojās. Tā kā tas arī, es vispār varēju būt Linda Vinks, ja? Tā ir sanākusi, ka es esmu Lea. Un ar vārdiem savukārt ir tā, ka vārdi bieži vien gan tēliem, gan arī maniem bērniem, viņi vienkārši pie manis atnāk. Un tad, kad viņi atnāk, es zinu, kāds viņš ir, un es zinu, ka Lea ir bībeles vārds, kā izrādījās, un tā tēma man arī ir aktuāla. Un es zināju, ka viņš ir nelokāms, bet kas attiecās to, vai es esmu tāda persona nelokām. Es drīzāk esmu tāda ļoti aizrautīga, ja, kas man padara tādu, ka tad, kad es uzņemu kursu, tad es uz viņu eju, un tas reizē man var prasīt arī, 10 gadus, bet tas man netraucē turēt to uzmanību uz tēmu, kuru es esmu uzsākusi. Un tas, laikam, ir tā nelokāmība. Pa vidu es tur varu izmest dažādus lokus, bet tā spēja noturēt uzmanību, laikam, būs tā, kāpēc varētu mani saukt par nelokāmu. Tad, kad es lasīju, un arī daudzi cilvēki par tevi ir teikuši ļoti skaistus, brīnišķīgus vārdus, pat labāk nekā es to varētu izdomāt, un es sākušu ar pirmo citātu, un tātad Lejā Vinks īstajā vārdā Linda Vītuma raksta dzeju, prózu un atdzeju. Lozīja galvu par visuma bezgalību, grembējis Emīlijas Dikinsonis, Viljama Bleika un Džona Miltona daļradē, interesē ķermenis, fantāzija un šausmas. Un gandrīz katram no šī cikla dalībniekam un savām sarunu biedram es prasu, bet es skatos uz jums un laikam neviens no jums vairs neatceras. Bet Domju Savienībā pirmā rakopera bija Manta Kalniņa Jūs tur, un tad, kad varonai prasīja, kas tu esi, kāda tu izskaties, viņa teica, es esmu meitene, vienkārši meitene, un kā tu sevi šobrīd pozicionētu. Tas jautājums ir tāds, es tev drīkstu teikt rakstniece Linda, rakstniece Lejā Vinks, vai vēl nē, vai jau jā? Nē. Bet es ir pastāstītu, ka tas arī nav tāds spontāns lēmums, jo man bija iespēja par to padomāt tajā brīdī, kad es kā es saku, es šodien atnācu uz pasākumu, kurā pagriezties ap savu nabu, ja, tā kā par sevi parunāt. Jā. Un es kā cilvēks, kas griežās ap savu nabu, vienu dienu ierakstīju internetā Lejā Vinks, un man par lielu pārsteigumu, es tur kaut ko atradu. Jā. Un es atradu, ka pēkšņi ir uzradies profils literatūra.lv. Un tas man bija ļoti liels pārsteigums. Un tad es tā domāju, labi, lai viņš tur nav tāds bēdīgs, tas profils, es uzrakstīju uz portālu, teicu, ka es varētu kādu informāciju sagatavot. Man atsūtīja anketu, un tur bija iespēja norādīt arī nodarbošanos. Un tas bija brīdis, kad es arī pasēdēju un padomāju, kas tad pielaikot šīs dažādās literārās identitātes. Un tas bija brīdis, kur, lai arī Lauris, piemēram, ir kolēģis, kurš saka, ka viņš tic afirmācijām, tāpēc viņš sauc sev par rakstnieku, un viņš arī ir tiešām rakstnieks. Es afirmācijām neticu un nesaucu sev par rakstnieci, bet iespējams par viņu kādreiz kļūšu. Bet lomas, kuras es pielaikoju un atzinu par labām esām, sev bija atdzejotāji, jo patiesībā tas bija tas, kā sākās manas gaitas literatūrā tieši ar Emīlijas Dikinsonas atdzeju, tulkotāja. Tas ir kaut kas, ko es kaut kā spontāni pirms daudziem gadiem jau biju izdarījis, un ir daži tulkojumi, kuri klejo Latvijas literārajā telpā. Un literāte. Es izvēlējos, ka tas ir tāds cilvēks, kurš nodarbojas ar literatūru, kurš iespējams drīkst to darīt arī kā autodidakts, kāda es arī esmu. Un tad šobrīd tās ir tās identitātes rakstniece priekš manis pagaidām ir kaut kas pārāk liels. Un, lai arī es esmu ceļā uz pirmo grāmatu, vēl nē.
Tavas publikācijas 2023. gads pirmās. Man liekas, nemaz tik sen tas nav īstenībā. Galīgi nav sen. Un mani vecāki apgalvo, ka es sāku rakstīt 5 gadu vecumā. Dažādas muļķīgas vārsmiņas. Vai tu atceries, kad tu sāki rakstīt pirmo reizi? Nerakstīju es 5 gadu vecumā. Es 5 gadu vecumā es domāju, pat nelasīju. Es nekāda literārie brīnumi, tādas spējas man nav piemitušas. Tāds tuvākā bērnības atmiņa ar literatūru saistītā, un tas ir, es to gribu pastāstīt, es lasīju, es arī kā bērns nebaidījos no biezām grāmatām, es lasīju biezas grāmatas un arī lasīju Jauncu Drabiņu un Annu Brigaderi lasīju, tā ļoti tā apzinīgi. Un tad es pamanīju, ka latviešu literātiem, ka viņi tā kā jau no pašas bērnības veido saikni ar kokiem, piemēram. Viņiem katram tur ir savs koks. Un tad es izdomāju, ka man arī varētu būt koks savs. Un tad es staigāju pa pagalmu vai kur es tur gāju un meklēju, kurš varētu būt mans koks. Un bija tikai viena problēma. Es ļoti bieži, tā kā es izvēlējos, es aizmiršu, kurš tas koks ir. Bet tas bija tāds tuvākais, cik es biju literatūrai kā bērns, jo es neesmu no tiem, kas rakstīja bērnībā, es arī pusauģu gados nerakstīju. Es pat tiešām varu teikt, ka es rakstīt sāku lielā vecumā un tā pa īstam, tā regulāri rakstīt es sāku 22. gadā. Tas ir pavisam nesen. Vai te ir vieta Vita Silda kājas mīnā? Ir vieta, jā. Tad, kad mēs ar Ilzi pārunājām iespējamo scenāriju, viņa gribēja, ka varbūt lasa visu pašās beigās, bet es domāju, ka varbūt tomēr jau pa vidu tā kā sadalot to uzmanību var noturēt. Un jā, es nolasīšu fragmentu, tas nav fragments, tas ir pat mazīts stāstiņš, viņš saucās Vita Silda kājas mīnā, tā ir mana pirmā publikācija. Es esmu ļoti, ļoti pateicīga Aleksandram Baronam, kurš bija avīzes nosaukuma mēneša rakste, avīzes nosaukums Vitamīnu antoloģijas numuru redaktors. Un tas man bija tāds piedzīvojums, ka es nosūtu kādam pilnīgi svešam cilvēkam uzrakstītu tekstu, un viņš saka, labi, un vēl tur izrediģē. Man bija pirmā pieredze, ka kāds tiešām tā kā rediģē. Man tas likās tik saviņojoši, un tāpēc Aleksandrs Barons viņš ir varonis manā literārajā dzīvē. Un arī avīzes nosaukumu es vienmēr gaidu šo mēnešrakstu tādu sajūsmu, jo viņš tik vienmēr, tā kā interesanti noformēts, un arī žurnāls, kurā ir mans termiņš publicēts, šeit ir, piemēram, Mārtiņa aizpūra tāda ilustrācija, un tā kā man likās, ka viņas klātbūtne vien pagodina to sacerējumu. Bet tad šobrīd nolasīšu. Tātad sacerējums ir tapis kā tematiski vitamīnu antoloģija, un šī ir mana interpretācija par vitamīniem. Vita Silda kājas mīnā. Vita cilvēku trakumā sildīja kājas. Pēc mīnas sprādziena vienmēr bija mazliet silti. Vienmēr mazliet atslābums un mazliet novērst uzmanību. Kad otrs nemana, ka esi viņam pieglaudies, kad viņam nav spēka tevi grūst prom un kliegt. Kā bērns, kurš pieglaužas mammai, kura viņu tikko ir situsi. Viņš pieglaužas, domās, aizver acis un iztēlojas, kā piespiež vaigu kaut kam siltam un atslābst. Atver acis un ir suņa būdā, kopā ar lielo suni, kurš lēni elpo. Arī mazais sistais nopūšas un atslābst un ir gatavs jaunai dienai, par kuru nav ne jausmas, kāda tā būs. Bet mazais par to nedomā, jo viņam vēl nav viedokļa par pasauli. Viņš pasauli vēl tikai mācās. Kaut ko jūt, un tad vēl kaut ko jūt, un vienā dienā viņam prātā ienāk domas. Suns ir silti un droši, pie suņa ir mierīgi, labi, ka ir suns, mamma ir bailīgi, krūtīs kaut kas sitas, grūti elpot. Bet ar mammu vēl ir arī tā, ka nevar pretoties, ļoti gribas būt kopā.
Un tad ir tās dienas, kad var apvemties. Ir tās dienas. Anki bija ienākusi telpā, kurā viss smaržoja pēc kafijas un mierīgas dzīves. Arī viņas dzīve jau krietnu laiku bija mierīga. Rinda, kafija, nauda, neskatīšanās acīs. Viņa apsēdās pie koka galda un lūkojās ārā pa logu. Nemanīja, kurā brīdī pretī apsēdās otra. Tā, kura nemaz nebija līdzīga viņas mammai. Anki bija līdzīga mammai, tikai pilnīgi citādāk. Kad mamma bija ruda, Anki mati bija melni. Kad mamma kļūst sirma, Anki nokrāsoja matus rudus. Kad mammas āda bija gaiša ar vasarsraibumiem, tad Anki āda bija gaiša un ar vasarsraibumiem. Anki no visas sirds vēlējās būt citādāk. Viņa bija kaut kādā ziņā un nebija. Mamma bija traka. Arī Anki zināja, kā ir būt trakai. Viņa mēdz trakot. Runāja ļoti ātri, neskatījās acīs. Un viņas domas skrēja tā, ka Anki šķita, ka viņa tūlīt zaudēs galvu, kur noskrūvēsies ar domu virpuli nost no kakla. Tādās reizēs Anki pilnīgi noteikti kaut kas bija jādara. Viņa kaut ko nevar izturēt, un tas kaut kas viņai ir jādara ar pirmo sastapto būtni vai priekšmetu. Anki kliedza, ka notiek vai notiks kaut kas slikts, un ka viņa to ir vai nu izlabos, vai tieši otrādi ir radījusi. Baiso, neizturamo, nesaprotamo. Reizēm Anki sev teica, pa mazu, mazītiņu prāta spraudziņu arī mamma kaut kur dziļi zina, ka ir traka. Tomēr biežāk bija dienas, kad mamma kliedza, mētāja cirvis pret šķūņu stūri, lauza grēstas un pēc tam iemiga. Anki stāvēja un skatījās. Reizēm viņas stāvēja divatā, mamma un Anki. Vērās uz mammu un Anki. Tāpat kā tagad. Uz viņu lūkojās melnmatainā būtne ar koši dzeltenām acīm. Gella? Anki savilka lūpas smīnā un uzrunāja svešo. Vita, svešā atbildēja un arī savilka lūpas smīnā. Tā it kā abas būtu lasījušas vienu un to pašu grāmatu, bet izlikās, ka otra jau nu pilnīgi noteikti to grāmatu nebūs lasījusi. Anki, viņa viegli pašūpoja galvu un pacēla tas sveicienā. Kafija mazliet kūpēja kā zeme pēc mīnas sprādziena. Anki pacēla tas vēl augstāk un pielika pie lūpām. Sajūta silto smalku, pieskaramies mēlei un augstlējām. Jau atdzisis kafijas malks slīdēja leju par īkli un varības vadu. 1 gadu viņa nebūs traka. Tikai gadu, un tad jau manīs kā tālāk. Tā viņa nolēma. Vitas kājas kļuva vēsas. Viņa zināja, ka tā būs. Kad atmet ieradumu doties tur, kur kāds mirs, kur kāds ir nedziedināms slims, kur kādām ir neizturams ilgas un neziņa, tad pārņem tāda remdena sajūta. Trūkst asumu, krāsu, nekas nekur nesprākst, un miesu apņem drēgnums, jo nav mīnus, kurā pasildīties. Vita bija pieradusi sildīt kājas mīnās. Bet tagad arī viņa bija nolēmusi 1 gadu nebūt traka, neuzmākties citiem ar sāpēm un ciešanām, turēties pa gabalu no neziņas un ilgu māktajiem. Varbūt tieši tāpēc viņa bija izvēlējusies Anki. Ja viņas spētu atcerēties netrakot, Anki nodomāja un turpināja lūkoties pa logu. Negribēja runāt ar svešinieci, bet juta viņas skatienu un savas svilstošās ausis. Lai jau sēž radība, lai jau. Vita turpināja vērot Anki, kura pagriez galvu un ieskatījās viņai tieši acīs. Gribu padzerties? Anki aizkaitināti sniedz tas Vitai, kura pacēla vienu uzaci, piešķiep galvu un ar vieglu loku ienira melnajā šķidrumā. Kolosāli, nodomāja Anki. Tagad es pilnīgi noteikti atcerēšos šo dienu. Vita no latīņu valodas dzīve, Anki no japāņu valodas atcerēšanās un Gella ir sievišķais vampīrs no kāda imperialistiska rakstnieka romāna. Jāatgriež pie jautājumiem, lai gan tas bija spēcīgi, paldies. Vienmēr, kad mēs runājam tās bērnības, kad sāka rakstīt, un tad pēc tam, ko cilvēks pats ir lasījis, jo tā jau laikam ir, ka pirms rakstīšanas cilvēkiem ir lasīšana. Un mēs visi brīnišķīgi zinām,
ka tu šobrīd nodarbojies ar atzeju, vai teksti ukrainiski tas ir galvenais, ko tu šobrīd lasi, šī dzejas, nodarboties ar dzejas kontrabandu? Vai tev ir tādi autori, kas tevi ir ietekmējuši? Mēs ar tevi runājām, ja, ka tā atzeja, tā Linda Vītuma, lai viņa tur tajā citā pasākumā. Ja, bet es tomēr atbildēšu par ukraiņu atzeju un ukraiņu tekstiem. Mums arī tikko bija brīnišķīga saruna Radio Klasika grāmatu stāstos pie Henrika Eliesa Zēgnera par ukraiņu atzeju ar Ingmāru Valodu un Justīnu Werneru. Un jā, ukraiņu teksti man šobrīd ir nozīmīgi, jo tie man ir kā tāda kontrasta viela, kuru atzējojot un tulkojot, es iepazīstu sevi un daudzas lietas varu noformulēt un ieraudzīt citādāk un pārrakstīt varbūt to, kā man ir iemācīts, varbūt tuvāk un atbilstošāk tai, kāda ir šī brīža realitāte. Bet atbildot uz jautājumu par lasīšanu, tad es lasu daudz. Man ļoti patīk lasīt. Un atbildot, ko es lasu tieši šobrīd, tad ļoti daudz es lasu dzeju, tieši latviešu dzeju, tieši jaunāko dzeju. Man liekas, tas, kas notiek šobrīd latviešu dzejā, ir daudzveidīgi un brīnišķīgi, un man tas iedvesmo, un tas man ļauj domāt un piedzīvot un meklēt vārdus, ar kuriem aprakstīt dažādus sarežģītus procesus. Es lasu arī savu kursa biedru darbus, jau sākot no literārās akadēmijas, lasu tos arī aizrautīgi un apzinīgi un gaidu arī kolēģu darbus un priecājos kopā ar viņiem. Un tad paskatīšos to savu špikarītī, jo es gatavojos šīm atbildēm, paskatīšos, vai es esmu atbildējusi visu. Man bija svarīgi pateikt par dzeju, un man bija svarīgi pateikt par kursa biedriem, bet es pateikšu, ko es lasīju bērnībā, ja drīkst. Ir tā, ka es brīnos, ka maniem bērniem, man bija tā, ka es teicu, ka vārdi pie manis atnāk paši no sevis, un arī maniem bērniem man vārdi atnāca paši no sevis, un es jau ļoti agri zināju, kā sauks, ja man būs 3 meitas, un kā sauks, ja man būs 3 dēli. Un es ļoti brīnos, ka mans meitas nesauc Alisa, Vendija un Mērija, jo man bērnības mīļākās grāmatas ir Alisa piedzīvojumi brīnumzemē, Pīters un Vendija un Mērija Popīns. Ja? Un tās ir tādas 3 grāmatas, kurās es gribu apgalvot, ka tur ir uzrakstīta visa dzīves patiesība. Vienkārši tāda ir realitāte, tā viņa notiek. Visi cilvēki, kur saka, ka Alisa piedzīvojumi brīnumzemē ir nesaprotami, man ir ļoti žēl, ka viņi to nesaprot, jo realitāte reizēm ir nesaprotama, un viņi ir uzrakstīti tieši Alises piedzīvojums brīnumzemē. Bet man ir arī tas vīrišķais flanks, un vīrišķais flanks sastāv no Aksela, Kurta un Knuta. Un Aksels man ir. Ja, man ir Aksela Muntes vārdā nosauktais Aksels. Un, ja būtu vēl viens puika, tad būtu Kurts, jo Vonneguts. Un, ja būtu vēl viens puika, tad būtu Knuts, jo Hamsuns. Tāds. Bet, meitas ir aizgājušas pa citu flangu, man ir Pauliņa un man ir Ūliņa. Ja, pilnīgi nesaistīts ar literatūru. Bet šie darbi un šie autori, viņi noteikti ir veidojuši mani kā personību. Ļoti ilgstoši, jo man ir tendence arī kādu autoru, ka es paņemu, piemēram, es paņemu Datas Vīgants grāmatas, ja, visas. Un tad es salieku viņas secībā, kā viņas ir uzrakstītas, un tad es viņas arī izlasu tādā secībā, jo tad man liekas, ka tad man ir priekšstats par to, ar ko es esmu satikusies. Turklāt tas priekšstats tādā, kas man ir svarīgi arī piedzīvot to dinamiku. Jā. Man ir vispār tendence lasīt autors tas ir par to nelokāmo, bet vairāk tāda kā paņem, un tad izlasu visu. Tavas izglītības es palaboju, ceru, ka es visu zinu. Tātad filozofijas bakalaurs, esi mācījusies uzņēmējdarbību, tad ir vecmāte, medicīna, vecmāte dūla. Un kā tu nonāci līdz rakstīšanai? Kā tu saprati, ka tev ir talants? Jā, es zinu to brīdi, kad es to sapratu. Es varu jums tiešām pastāstīt. Tātad
žēl, ka es neatceros, kurā žurnālā vajadzēja atrast. Bet tā tad ir intervija Ivaram Steinbergam. Ar kādu? Kāds viņu intervē? Un Ivaram Steinbergam tieši tiek uzdots jautājums par talantu. Nu, kas tas tāds vispār ir un vai viņš cilvēkiem piemīt un tā. Un Ivars Steinbergs atbild tā, ka talants ir cilvēka spēja piekļūt sevī tai vietai, no kuras nāk laukā tas, kas var iznākt, kas ir tas radošums. Un tas ir brīdis, kad es sapratu, ka man ir talants. Jo es sapratu, ka pat ja man varbūt tas uzreiz nepadodās vai viegli nepadodās, Ivars Steinbergs, viņš reāli man iedeva to ticību, ka man ir talants. Ja, tā kā tas ir tas brīdis, kad es sapratu, ka man ir talants. Nu tā, atbildot. Bet jautājums bija par izglītībām, par to, kurā brīdī es sapratu par rakstīšanu un talants, tās nav saistītas lietas, par to būs varbūt arī nākamais darbiņš. Un, ko es nolasīšu, tās var nebūt saistītas lietas, jo tā piekļūšana tai dzīlē, viņa var arī, viņa noteikti mēģināšana ir tā vērta, bet viņa varbūt arī dažādi var sanākt. Rakstīt es sāku 2022. gadā. Un sāku tāpēc, kad man bija sajūta, ka ja es nerakstīšu, es vienkārši pārsprākšu. Un jo bija kaut kādas lietas, kuras man bija svarīgi izdabūt no sevis ārā, un izdabūt no sevis ārā es viņas varēju ar vārdiem. Tas bija tuvākais, ko es varēju. Lai arī ir citas, varbūt arī izpausmes veids, man tomēr vārdi bija tas veids, ar ko es mēģināju izdabūt ārā. Un šeit atgriežoties pie Katrīnas Rudzītes, kur runāja par tādu traumas valodu un normalizēto valodu, es līdzīgi kā Katrīna to raksta intervijā, es vienkārši sapratu, ka man ir kaut kādas lietas, kuras man jāizdabo ārā, bet es viņas nevaru pateikt, es viņas nevaru uzrakstīt, bet ja es turpināšu nevarēt, es vienkārši pārsprākšu. Un tad es nolēmu, ka es gribu meklēt kaut kādu veidu, kā to vadīt no sevis laukā. Un patiesībā Emīlijas Dikinsons atzēja bija pirmais, pēc tam es nokļuvu pie Ronalda Brieža, kurš man ievilināja dzejā, jo viņš teica, ka atzēja bez dzejas neeksistē. Es viņam sākumā negribēju ticēt un teicu, ka dzeja man neinteresē, man interesē tikai atzēja, bet viņš tomēr turpināja uzstāt un es viņam noticēju. Un es nokļuvu arī pie Ievas Melngalvas, kuras tāds ironiskums un labvēlība un vieglums, bet tāpat laikā arī tāda stingrība arī iedeva to veidu, ierādīja to veidu, kā es varu mēģināt, un viņi turpināja iedrošināt, meklēt tos veidus, kā rakstīt. Tā kā 2022. gads. Mēs jau iesākām, pastāsti par savām literārajām akadēmijām. Tad 3 tev viņas bija vai 2 kursi? Kursi bija 3. Jā. 3 gadus. Es gāju riktīgi nopietna izglītība. Vispirms bija dzeja proza, dzeja pie Ronalda Brieža un proza pie Ievas Melngalvas. Pēc tam bija dzeja proza, dzeja pie Ronalda Brieža un proza pie Dacas Vīgants. Un 3. gadā bija vēlreiz dzeja, jo dzeja man tā lēnāk pielec, bija pie Ivara Steinberga. Tātad 3 gadi literārajā akadēmijā, kurā es mācījos pie brīnišķīgiem pasniedzējiem un satiku brīnišķīgus cilvēkus un kolēģus, ar kuriem mēs vēl joprojām satiekamies un piedzīvojam to ceļu literārajā pasaulē kopā. Dacei vai literāro akadēmiju var uzskatīt par akadēmisko izglītošanos? Nē. Jā, bet protams. Jā, varēja radošie cilvēki, viņi jebko var uzskatīt par akadēmisku, kas viņi sastāvējas ar viņu dziļumiem. Tie, man liekas, tie pasniedzēji, kas tur nāk un tiek aicināti, viņi jau nav tā arī visi dziļi akadēmiski izglītot, vismaz es nebiju. Tā kā
Nu, es pilnīgi nepiekrītu Dacei. Viņa nezina pati, ko viņa runā. Citējot tādus nopietnus avotus. Jo es domāju, ka tā ir pilnīgi brīnišķīga sistemātiska izglītība, kurā tiek dota gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskā darbošanās, gan patstāvīga darbošanās, gan miedarbība ar kolēģiem. Piemēram, kurs pie Ievas Melgāles, Lauras, mans liecinieks. Viņa reāli Ieva iemāca to, kā vispār runāt par tekstu, sākot ar to, ka pirms es vispār kaut ko komentēju par tekstu, ka es vispirms padalos ar to, vai es esmu mērķautori šiem tekstam, kas ļoti daudz ko maina, vai par kādu tekstu izsakās kāds, kurš ir mērķautori, vai par kādu tekstu, kurš izsakās kāds, kurš vispār nav mērķautori. Tas nozīmē, ka autors tomēr, viņam nav vērts pat mēģināt kaut kā pielāgoties kādam, kuram šis teksts vispār pat nav rakstīts, ja? Un arī kādā veidā, uz ko vispār skatīties tekstā, kā uz viņu, kā to kritiku uztvert, ja? Piemēram, un šī miedarbība savstarpējā, un es teiktu, ka tik labi organizētu, kādu es piedzīvoju šos 3 gadus. Es pat gribētu apgalvot, ka tā ir viena no vislabākajām izglītībām, kādu es esmu vispār iegūst. Un lai arī Daci saka, ka pasniedzēji, kas tiek aicināti, viņi nav akadēmiski, viņi nav pedagoga izglītības, tas ar kādu bagāžu un ar kādu nodošanos mēs esam piedzīvojuši, piemēram, Daces nodarbības. Es vispār nestādos priekšā, kur kaut ko tādu vēl var piedzīvot. Un te arī ir, es domāju, ir kolēģi, kas pilnīgi piekritīs maniem vārdiem, kad tas ir bagātīgi gan no personiskās pieredzes, gan arī tomēr no tās ielasītās, kaut tās teorētiskās, ko katrs pats ir iegūs, un tad tā dalīšanās un nodošanās, lai mēs kā jauni cilvēki, jauni rakstnieki varētu augt un plaukt. Kā tu domā, vai tavi teksti būtu citādi, ja tu Dacis vietā būtu satikusi Ilzi, piemēram? Es gribēju teikt visus nosauktos cilvēkus: Ieva Melgāve, Ivars Steinbergs, Ronalds Briedis. Vai, ja šīs nebūtu tās personības, bet citas, vai tavi teksti būtu citādi? Kā tu domā? Es pilnīgi pieļauju, ka manu tekstu vienkārši nebūtu. Jā, tā ir viena lieta, bet es arī padomāju par to, kā katrs no viņiem ir ietekmējis, jo jā, katrs no šiem maniem skolotājiem ir mani ietekmējis, jo, piemēram, Ieva ir tā, kura iedeva drosmi vispār rakstīt. Viņas teikums par to, ka no slikta teksta neviens nav nomirs. Tā kā nevajag tik ļoti iespringt, vienkārši raksti. Tas man dod drosmi vēl joprojām. Un tad tajās dienās, kad man tā kā liekas, ka es tā ļoti uzvelkos un ārkārtīgi atbildīgi, man ir tik atbildīgi, ka es vairs nevaru parakstīt, es vienkārši atceros šo teikumu, ka nav slikta teksta, neviens nav nomiris, vienkārši raksta. Dace, par kuru runāt, sanāk, viņas klātbūtnē, cik brīnišķīgi, viņi visi var klausīties pati, ko es par viņu sastāstīšu. Es vakar tieši pirms iemikšanas, un kā jūs zināt, pirms iemikšanas tur parasti man nāk dzeja laukā pirms iemikšanas un pirms pamošanās, bet vakar man bija tāda arī, tās ir tās pusmiega vīzijas, un viņa arī ir saistīta ar to traumas un normalizēšanas valodu, to pārēju, kur tie vārdi meklē to izeju, kur viņi mēģina tā kā izspraukties ārā. Man bija tāda vizualizācija, ka es esmu kaut kādā tumšā alā, un es zinu, ka Dace zina, ka es esmu tajā alā, un viņa uz mani runā, viņa tā kā saka, es zinu, ka tu tur esi, tu tagad mēģini runāt, bet runā skaidri, tad tu tiksi ārā, tā kā seko manai balsī. Un tā vīzijas, tā būtība bija tāda, ka mani teksti ļoti bieži ir tādi, tā kā etiķa esens, viņi ir tik koncentrēti un tik saraustīti un tik tādi samudžināti, ja, ka, arī viens no pirmajiem mājasdarbiem, ko es atnesu, kā Dace arī viņa esot izlasījis, viņa tā, kādas šausmas, tā kā vienkārši, kas tas tāds ir? Bet tas ir teksts. Jā, un pēc tam es viņu aizsūtīju uz punktu. Viņa teica, sūta uz punktu. Ja, vai arī kā Kristīna teica,
neko nesapratu, bet, kruta. Tas ir tāds arī par to, kur ir tā robeža nesaprotamībai kā tādam mākslas veidam, man liekas, ka es uz viņu tā kā balansēju, bet... Un tad Vils Kasims, viņš tā kā man palīdzēja to pārvērst tad uz teikumos, jo es arī pirms tam, tas ir viens no darbiem, ko es lasīju arī savam vīram, kurš godīgi klausījās, viņam ir grūti klausīties manas tekstus, bet viņš godīgi klausījās, un viņš pēc tam, kad es izlasīju to rediģētu, viņš teica, beidzot te ir tā kā normālos teikumos izstāstīts, tagad var saprast, kamēr man pašai liekas, ko es tur tā kā priekšā pateikšu, vai tur visu tur izklāšos, vai taču to sajūtu, to vibrācija. Bet tad, Dace ir tā, kura vedina mani uz to, ka to mēģi, tā kā viņa vilina cauri tai šaurajai vietai, kur tie traumas vārdi var pārvērsties par normālu valodu, kurā pastāstīt. Un to es mācos gan lasot viņas darbus, viņas pašas darbus, gan arī klausoties tajā, ko Dace saka par maniem tekstiem, jo viņi ir ļoti atšķirīgi, mēs rakstam ļoti atšķirīgi, un tā ir viena lieta, ko es arī ļoti novērtēju, ir tā Dace spēja tomēr pilnīgi citādāku tekstu ieraudzīt un sajust, kas viņā ir iekšā. Tas ir kaut kas kā līdzīgi Ronalds Briedis, arī viņā ir tā spēja lasīt to, ko kāds ir uzrakstījis, viņš mēģina viņu rakstīt kā dzejoli, un tad Ronalds, viņš ar to savu iedziļināšanos un laipnību, viņš viņā, man liekas, reizēm ierauga to dzejoli, kurš iespējams tur vēl nemaz nav, bet tikai tāpēc, ka uz viņu skatās kā uz dzejoli, viņā tā kā sāk parādīties, Un savukārt Ivars, viņš ir spējis nodot to radīšanas prieku, es viņam pašam pēdējā krājumā, kas ir ābets dzejas krājumā, kur viņš rotaļājās ar burtiem, vārdi tiešām nozīmē rotaļājās, tā kā spēlējās, viņam ir tieši uz burta kur viņš tā kā par un viņš ir izdomājis jaunu vārdu, spēlējoties arī ar tādām dievišķām būtnēm kā Jahvi, viņš viņu nosauc pa Hahvi, un tad man liekas, ka Ivars pats ir tāds dzejas Hahve, un viņš ir spējis iedot to prieku, un tā ir tas ir tas, ko es arī mēģinu paturēt, lai par kādām tēmām es tā kā rakstītu, ka tā kā saglabāt to prieku, to enerģiju, to dzīvīgumu klātbūtni. Tā kā es teiktu, pilnīgi katrs mans skolotājs ir vismaz ielicis, ko es ar to izdarīšu. Tas jau ir cits jautājums, bet ir ielicis tādu kaut ko no sevis. Tā kā tu tik daudz un skaisti šobrīd pateici arī par klātesošo Daci, es gribēju nolasīt to, ko Daci par tevi teikusi, un tad būs diena, kurā Dievs neatnāca uz darbu, vai ne? Jā. Un lai nedaudz Linda atpūstos, es nolasīšu brīnišķīgo Dacis citātu, un proti, iepazīstoties ar Lejā Vinks īstajā vārdā Linda Vītuma, es nevarēju iedomāties, ka šis gaišais, jūtīgais, asprātīgais cilvēks raksta par sērām. Viņa, protams, nav vienīgā autore, kas rada ar pseidonīmu un meklē vārdus, lai izvadītu no sevis laukā milzu spriedzi pēc personiskas traģēdijas un būt arī pēc tam. Taču veids, kādā Leja raksta, ir savdabīgs. Lasītājiem ir jāatver sirdi un prātu, jāpiesprādzējas ar drošības jostu, un sekojot mīlestības un ilgu kaucienam, jāļaujas ceļojumam vairākās laiktelpās vienlaikus, kur realitātes balss savies ar fantāziju un simbolismu izteiksmi. Atliek abrīnā novēlsties, kādi dziļumam ir cilvēkā, un gaidīt pirmo grāmatu. Un tagad fragments. Būs laika telpu piedzīvojums būs kā noslēdzošais. Šis būs arī viens no avīzes nosaukumā publicētiem darbiem, jo pēc tam es zinu, ka būs tie jautājumi par radīšanu. Ja? Tad es tā domāju, ka jāliek par to Dievu, ir tā Dieva tēma, tā man ar tādu īpaši ir. Diena, kurā Dievs neatnāca darbu ar brīnišķīgu Ievas Stalšenes
ilustrācija. Man liekas, kur vēl lielāku pagodinājumu manam sacerējumam. Caur mani plūs dievišķā upe. Bija dzirdama balss, murdoņa, lampu zumēšana, pieelpots. Auditorijas telpā bija dažādi vecuma būtnes, mākslas aicinātie. Tiešām, nesmejieties. Es vienu rītu pamodos un sajūtu. Runātāji bija kalsni tumšmati ar punktiņu, zem skropas apakšējās līnijas. Right, upe. Ciets dibens vajadzīgs, lai kaut ko radītu. Tev ir ciets dibens. Nazālā balsī tumšmatēja pretī atņurdēja neliela auguma puisis ar drediem. Ja ir, tad kaut kas sanāks. Viņš izskatījās vecāks par pārējiem. Tā sauktais vēlu savu aicinājumu atklājušais mākslas vilinātais. Puišs skatiens slīdēja pāri auditorijas amfiteātru soli rindā. Ar manu dibenu viss ir kārtībā. Meitene izlikās nedzirdam ironiju. Vienkārši ir tās dienas, kad man šķiet, ka Dievs ar mani nerunā, un tad plūsma apstājas, un tad es varu sēdēt uz sava cietā dibena, cik vien vēlos, nekas nenotiek. Tu zini, kā tas ir? Viņa piešķiep galvu un samiedz acis. Protams, nevarēja izšķirt, vai puisis turpina ironizēt, vai ir nolēms būt atklāts. Tās ir dienas, kurās Dievs neatnāk uz darbu. Tu par mani ņirgājies, meitene saviebās. Kādā ziņā puisis sarauc pieri? Kāds Dievs, uz kādu darbu? Bet tu pati teici, dievišķā upe aizsērējusi, vēsts apjaukta, Dievs ar tevi nerunā, varbūt ir komā, tās ir dienas, kad viņš neatnāk uz darbu. Teo, meitene pagriezās un nolika elkoņus uz Teo galdu. Tā ir metafora. Tu saki, zini, tad arī dibens ir metafora. Teo atvirzījās prom no meitenes rokām. Tu tagad ko gribi notīties? Nekā nebija. Turpini. Tev šķiet, ka ir iespējams radīt kaut ko īstu, kapājot un drukājot un stundām ilgi kvernot un blenžot uz baltu lapu vai velkot strīpu pēc strīpas, pēc strīpas, pēc strīpas. Un tev šķiet, ka viss ir tikai par Dieva dāvanām un ģenialitāti tev piesart. Nesūda. Pat ļoti sūda, Teo, pat ļoti. Tu zini, cik daudz sūdu spēj sarakstīt hiperaktīvs grafomāns. Tieši hiperaktīvs grafomāns, ja? Nevis hiperaktīva grafomāne. Teo kā klasiņas ved manām pulsē. Beidz, tu ļoti labi zini, ka tas nav par dzimumu. Tas ir par garu. Pēdējo vārdu meitene īpaši uzsvēra. Tā taču ir, atzīsti. Viens ir apdāvināts, bet kāds cits ir tups. Tups? Tu saki, ka es esmu tups? Ne jau tu. Es taču neteicu, ka tieši tu esi tups. Bet ir lērums radība, kurām, maigi izsakoties, nevajadzētu nodarboties ar mākslu, meitene saminstinājās. Tups? Es ar savu cieto dibenu esmu tups, man nevajadzētu nodarboties ar mākslu, Teo šūpojās uz priekšu un atpakaļ. Bet iedomājies, es gribu, es jūtu, ka gribu. Viņš runāja ar vien skaļāk, bet zini, man nepielec. Iedomājies, man tā māksla nepielec. Es viņu nesaprotu, Teo pielēc kājās. Bet tas jau nav par saprast. Nora lūdzoši pastiep roku un mēģināja pieskarties Teo, mudinot viņu apsēsties. Nav? Tev varbūt tas nav par saprast, bet man, Teo atgrūd Noras roku. Man tas ir par saprast. Saprast, kas es esmu, saprast, ko mēs te visi darām, saprast, kāpēc vispār kaut kas ir, nevis nekā nav, Teo ievilka elpu, bet Nora viņu pārtrauc, tad varbūt tev vajadzēja iet pie filozofiem, viņa saviebās un aizmiedz acis, nevajadzēja, tā teikt, Nora murmināja. Teo sastinga, apsēdās uz cietā krēsla un sajuta savu cieto dibenu pie filozofiem. Jā, varbūt tiešām, varbūt tev taisnība. Varbūt filozofi man spētu paskaidrot, kā tas ir, ka tev ir 13 gadi, tu skaties uz durvīm, uz kurām rakstīts 19 plus K plus M plus B plus 91, pārmet krustu, saņem drosmi, atver durvis, ej iekšā vietā, ko citi sauc par tavām mājām un skaidri zini, ka šī pilnīgi noteikti ir diena, kurā Dievs atkal nebūs atnācis uz darbu, un tam nav nekāda sakara ar mākslu, prast vardarbību un sāpēs. Vai varbūt tomēr Nora klusi izdves un ar cietu acīm griezās prom no Teo? Tam tomēr būs sakars ar mākslu, ar tavējo. Un varbūt tieši tāpēc, ka Dievs reizēm neatnāk uz darbu.
Paldies! Tagad laiks ir pienācis, laikam, ka nedaudz par to radīšanas procesu ir jāparunā. Saki, lūdzu, es vienmēr visiem stāstu, Andrejs Upīts, jā, mēs viņa dzīvokli esam, pat nezināja īsti, ko nozīmē mēlraksti, un arī viņa esošie manuskripti ir tādas, protams, jau sadzeltējušas lapas, kur viņš ar tinti tās laiki raksta, un tur ir ļoti minimāli svītrojumi, ļoti minimāli strīpojumi, un tad viņš vienmēr stāstīs, ka viņš to visu izdomā galvā. Un saka, cik tev daudz ir miskastes un delīti taustiņi, vai tu arī tā uzreiz raksti? Es vispār arī diezgan daudz izdomāju galvā, un tad, kad es rakstu, tad es rakstu. Kāds man kreņķis, tas īsti nav kreņķis, ja? Es šobrīd esmu ceļā uz pirmo grāmatu, es viņu mēģināšu uzrakstīt 3. reizi, bet es godīgi, es pirmo reizi uzrakstīju, man likās, ka viņa ir uzrakstīta. Un tad es viņu rakstīju 2. reizi, un viņa arī bija godīga. Es visu biju izdomājis, vienkārši apsēdos un uzrakstīju. Tad tagad es 3. reizi mēģināšu. Tas nozīmē, ka reizēm ir tā, ka es godīgi rakstu tā kā tīrakstu, un tad es viņu visu izmetu ārā. Vai arī pārtaisu un aizsūtu kaut kur citur, vai pārtaisu par dzejoli, vai kaut kā vēl. Tā kā tāda šurpu turpu, tāds process man nav. Es tad, kad apsēžos, tad es rakstu. 2 stundas rakstu, un tad es nolieku nost. Bet var gadīties, ka es pēc tam vienkārši visu. Tad pati tikko brīnišķīgi pateici par saviem tekstiem, kā etiķa esence. Kā tu no sakām atsakies? Vai te uzreiz ir esence? Man ir tā etiķa esence. Man liekas, ka mazliet tas, ko es uztveru par cakām, iespējams, ir vienkārši normāls, pilns teikums ar vairāk kā 2 vārdiem vai vairāk kā 1 vārdu, kurš ir atkārtots 3 reizes un atdalīts ar punktu. Cakas, es nezinu, tas varbūt citiem būtu labāk pat redzams, bet man liekas, ka cakas šobrīd nav īsti vēl mana problēma. Man reizēm ir problēma dabūt pilnus teikumus. Bet ko tavā izpratnē nozīmē tas labi uzrakstīts teksts? Tev ir kaut kāda kritērija, tas stāsts tagad ir labs vai atkal jāņem un jāpārrakstā? Jā, man ir diezgan konkrēti kritēriji. Man tas teksts ir labs, ir tāds teksts, kurš izpilda to, ko es no viņa esmu gaidījusi. Un, piemēram, manā gadījumā, tad, kad es pati rakstu, man teksti ir veids, kā es mēģinu izdomāt kādu domu. Un atkarībā no tā, cik viņa ir sarežģīta tā doma, tad vai vajag vairāk vai mazāk to zīmju, rakstu zīmju. Un tad ir kaut kāds brīdis, kad man liekas, ka ja es esmu to domu izdomājusi, tad priekš manis viņš ir labs teksts. Bet teksti ir dažādās savās attīstības stadijās, viņiem ir dažādi uzdevumi, un tas nozīmē, ka viņi varbūt savā ziņā ir labi jebkurā no stadijām, kad viņš ir labs. Ja kāds man, piemēram, saka, ka viņš atsūtīs melnrakstu, un es viņu lasu kā melnrakstu, viņš arī ir labs teksts. Viņš tā kā nesola vairāk nekā viņš kaut kādā ziņā, labs teksts ir tāds, kurš izpilda to, ko ir apsolījis. Vai tu esi daudzrakstītāja? Dienu bez rindiņas un tā tālāk, un tā joprojām. Man ir bijuši tādi posmi dzīvē, kur es ar to savu nelokāmību apsēžos un rakstu 750 vārdus katru dienu. Bet vispār es neesmu daudzrakstītāja. Es drīzāk esmu mazrakstītāja un lēnrakstītāja. Tā pieredze, kad es tomēr pamēģināju, kā tas ir rakstīt katru dienu noteiktu zīmju skaitu vai vārdu skaitu, viņa noteikti bija vērtīga. Viņa man deva to pieredzi, ka es principā spēju jebkurā brīdī apsēsties un rakstīt, un tā ir vērtīga un laba pieredze. Tas tā kā noņem nost kaut kādas, tas ir tas ievas teikums, ja, kad vienkārši neviens nav nomiris no slikta teksta, un reizēm es arī tajās dienās sev teicu, tāpat tas viss nekas nav pa īstam, un tas vienkārši tā kā rakstīju. Un tas iedod to pieredzi, ka es varu apsēsties un vienkārši sākt rakstīt. Bet
Bet vispār, neskatoties uz to, ka es daudzas citas lietas dzīvē daru ātri, rakstīšana ir tas, ko es daru lēni, kas man nav daudz, es nevaru dabūt daudz, jo man ir grūtības ar tiem pilnajiem teikumiem, ja, kad es reizēm tā kā stumju pa vienam vārdam laukā no sevis. Tā kā nē, es neesmu daudz rakstītāji. Es tā mēģinu parasti provocēt cilvēkus un uzdodu jautājumu, kas patiesībā tu jau esi atbildējusi, bet tomēr, kas tev ir šī rakstīšana? Misija, liktenis, māksla, terapija, draugs, dzīvesveids, darbs? Tas tu uztver kā spēli vai nopietnu darbu. Tu esi teikusi, ka raksta, lai saprastu dzīvi. Varbūt dzīvi tas būtu tā pārāk skaļi teikts, bet saprašana, jā, es tikko arī te nācu klajā ar kaudz paziņojumiem iepriekšējās atcerējumā. Man noteikti rakstīšana ir veids, kā neaizmukt no kaut kādām neērtām un sarežģītām domām, kuras es gribu izdomāt. Un tieši šobrīd rakstīšana man ir tāda neatliekamība, jo es jau 3. reizi laikam piesaukšu Katrīnu Rudzīti, jo viņa vienkārši trāpījās tā pateikt. Viņa vienā brīdī teica tā, ka ja es neatradīšu veidu, kā izdabūt no sevis ārā to tekstu, es vienkārši nomiršu. Un man nav sajūta, varbūt, ka es nomiršu, vienkārši uzsprāgšu, kas laikam ir viens un tas pats. Tad šobrīd tā man ir tāda neatliekamība, neatliekama vajadzība rakstīt. Rakstīšana ir ļoti grūts darbs. Daži to dara tāpēc, ka viņam patīk skaistais vai skumjais. Iespējams, ka tā ir vara, kas valdzina. Vai tu sevis radītajā tekstā jūties kā balniec? Nē, nejūtos gan. Es nejūtos, man viņa reizēm, un tā ir iespējams, ka tāpēc es arī vēl neesmu uzrakstījis to grāmatu, jo ja es justos, tad es vairāk pārvaldītu. Un es pat teiktu tā, ka dzejā vēl mazāk, jo dzeja vispār neklaus mani, un mums neizdodas saprasties galīgi nemaz. Prozā es vēl tā kā mēģinu, bet arī tur ir tā, kad es tā kā pietrūkst to iemaņu vēl, varbūt. Viņas tagad jau paliek vairāk, jo tomēr tie 3 gadi literārajā akadēmijā viņi nav palikuši bez sekām, un tad es tā kā palieku drošāk, bet līdz šim diezgan bieži tie teksti viņi tā kā iznāk ārā, un es tāpat brīnu, kas tas tāds arī, kas tas tur ir iznācis ārā. Un tāpēc man ļoti ilgu laiku arī tāds rediģēšanas process bija vispār nesaprotam nodarbi, jā. Es vispār nesaprotu, ko darīt. Es brīnos, ka tur vispār kaut kas ir izgāzies ārā, bet ko ar to darīt, es vispār nesaprotu. Ja? Tā kā sanāk, ka kaut kā tur uzrodās tev tekstiņš vai bērniņš uzrodās pēkšņi, tad tu tā nesaproti, no kurienes viņš tur tā uzrodās. Un šobrīd pamazām, paliek kaut kā, ka varbūt nedaudz, kad jā, kaut kāda, jo es arī jūtu tagad 3. melnrakstu rakstīšanas laikam tuvojoties, es sāku uzrasties kaut kādi tēli, ja, un tagad, ja es viņiem saku, stop, man vairs nav vietas, es tik daudz nevarēšu savaldīt, pārstājiet, ja, tagad man, tā kā tur kaut kādas varbūt arī mazliet parādās tādas iezīmes, bet līdz šim nē. Kā tu domā, vai rakstniecība tāpat kā cits radošais process ir bezgalīga? Ja arī autoram izdodas savam tekstam pielikt punktu, viņš nekad nevar būt pārliecināts, ka šie ir vislabākie vārdi, vislabākajā secībā. Tā jau var rediģēt un rediģēt. Man nav tādu ilūziju, ka es tikšu līdz perfektam tekstam, un man arī liekas, ka nevajag to tekstam nodarīt, vienkārši uzraksti. Jā, viņam ir kaut kāda tāda elementārās tādas higienas prasības kā gramatika, un ir arī kaut kādas literatūras prasības kā stāsts. Tas jā, bet tu tāda apsēsta slīpēšana un visu mūžu dzīvošana ar vienu tekstu, tas nebūs par mani. Tas man tā kā nav tik... Man, jā, tur drīzāk ir
tur ir tas risks, ja es to domu izdomāju, kad es viņu varu pat atstāt un aiziet pie nākamā teksta. Un mūzika par valodu spēli, vai tu pārlasīs, atcerēt un klausies, kā skan, vai neķers? Jā, gan auses ir noteikti viena no manām maņām. Tur gan tieši ar prozas tekstiem ir tas izaicinājums tāds, kad man brīžiem liekas, ka tas teksts, viņš man ir tā kā ķermenī, un es viņu tā kā pat ķermeniski, un tāpēc man arī reizēm pašai liekas, ka ir pilnīgi pietiekami ar to, ko tur uzrakstīju, jo es taču jau man viss jau te vibrē, ja? Bet tam otram cilvēkam, kurš klausās un kuram nav vēl tā visa ķermeniskā teksta pieredze, viņam tomēr vajag tos vairāk vārdus. Un tāpēc man tik ļoti svarīgi ir viss, ko man ir teikuši mani arī kursabiedri par to, kā viņi uztver to tekstu. Tāpēc es ļoti ieklausos arī savus redaktorus Elīnas atgriezeniskajā saitē par saviem tekstiem un ļoti arī tā kā pieņem, jo es apzinos, ka daļa no tā teksta ir vēl joprojām mani iekšā, un pat tad, kad es viņu lasu, reizēm pat paliek sliktāk, jo tad es arī vēl dzirdu un tur tā savibrēju, un tad man liekas, ka neko vispār te nevajag rakstīt, jo tas jau vēl viss jau te jau ir, jā. Šajā laikā es visiem prasu, es daudziem jautāju. Saki, lūdzu, mēs visi brīnišķīgi apzināmies, kādā laikā mēs dzīvojam, un kāda ir rakstnieka vieta mūsu laika pasaulē. Var kaut ko mainīt, ietekmēt? Es par atzēju negribu jautāt. Atzēju mēs, tātad ukraiņu teksti tiek atzējoti, bet, radošs cilvēks var? Jā, es domāju, ka jā. Un šeit man ir arī tādas divas sarunas, vienu oficiāli noklausījos, vienu pa kluso noklausījos, kurā tieši arī rakstnieki runāja par kāda tad ir rakstnieka vieta, un es domāju, ka rakstnieka, un es piekrītu, ka rakstnieka vieta ir radīt jaunu telpu, jaunu realitāti, radīt kaut ko, kas līdz tam nav eksistējis. Tā kā atsparoties, tad viena no sarunām, ko es noklausījos oficiāli, jo viņi bija rādio, bija arī, kur Ieva Melgalva, Ivars Steinbergs tieši runājās par literatūras vietu, un otra bija, kur Māra Poļko runāja ar Henriku Eliesu Zēgneru arī, un tieši par to, kā atsparoties no tās realitātes, kāda viņi ir, un viņi reizēm ļoti skarbi un nepatīkami. Tomēr ir tā cerība, ka rakstnieks, viņš uzrada kaut kādu telpu, kur pirms tam neeksistē un kurā kaut kas ir iespējams citādāks. Un tāpēc man liekas ļoti īpaši ir tie brīži, kad man nevis tikai apraksta to, kā ir, bet tomēr iedod kaut kādu to telpu un alternatīvu, kā kaut kas var būt citādāks. Un man liekas, ka tai iztēlei un tām jaunajām pasaulēm, ka viņas, ka tas ir tas rakstnieku un mākslinieku uzdevums. Kā tu domā, kas ir tavs lasītājs? Tad, kad tu raksti, tu iedomājies par mēģi auditoriju, kādreiz tu sauc tā? Jau Melgala teica, ka savus 5 lasītājs tu atradīs ar šitiem jocīgajiem tekstiem. Es ticu, ka kaut kur ir kādi 5 cilvēki, kuri būtu gatavi lasīt par sērām, jo tieši šobrīd tā tēma ir sēras dažādos veidos. Es domāju, ka sēru pieredze ir pilnīgi katram cilvēkam, un tur ir vienīgais jautājums ir, vai man izdosies daudz maz pilnos teikumos pastāstīt tādu stāstu, kurā vēl kāds varēs ielasīt. Tā kā tas vadmotīvs ir sēras, un es domāju par tiem cilvēkiem, es domāju par sevi, es domāju par tiem cilvēkiem, un es ļoti, ļoti ceru, ka varbūt izdosies atrast to saikni, jo vispār man nav tā, ka es ļoti daudz domāju par lasītāju, bet man tomēr ir svarīgi to saikni izveidot, un tieši tās saiknes izveidošana ir tas, ko es minēju, arī tā vakardienas tā vīzija, kurā Dats man saka, runā pilniem teikumiem, ja? Un viņa man aicina veidot saikni ar lasītāju, un es viņai noticu, un es vēlos tur nokļūt, pat ja es vēl nezinu kā.
Linda, tu esi brīnišķīga stāstniece, un saki, uzstāšanās brīži tevi svarīgi savstarpējā enerģijas apmaiņā ar publiku. Tā man ir tāda jauna pieredze vispār, bet protams, ka ir svarīgi. Es esmu tik samīļota un uztraukta, kā es vispār neatceros, kad es pēdējo reizi būtu tiešām godīgi. Un tā man ir jauna pieredze un gan viņai, es vienmēr ļoti gatavojos, ja man ir kladītes, man ir jau otrā kladīte, kurā es līmēju to, ko es lasu. Es vienmēr arī izmēģinu, ko es lasīšu, tā kā jā, man ir svarīgi. Jā, man ir svarīgi. Tas dīvains jautājums, protams, raksta datorā, nevis ar roku. Tu kaut kur aizēji kafejnīcā, jāapraksta salvetes, tā kā medeni vairs neviens. Man ir tādi, es dzirdu, tas liekas ļoti romantiski. Es arī vispār baigi gribētu, ka man ir tas blociņš un tā pildspalva, kurā tur visu tur pierakstīt, bet man pat ir pat zīmuls kabatā. Bet man drīzāk ir tāda pieredze, ka man, piemēram, ir kafija un es eju un pēkšņi man ir kaut kāda doma un tad es varu apstāties ielas vidū, es varu nolikt kafiju uz zemes, es varu izvilkt savu telefonu un vienkārši stāvēt un rakstīt, ja, tur tā viss tur stāv. Tad es pierakstu telefonā to ideju, tad paceļu savu kafiju un aizēju, ja. Jo, redz, tur tā kā, it kā jau varētu gan to blociņu un to arī pilspaušu to pašu manevru izveikt. Un es viņu arī esmu veikusi. Problēma tā, ka neskatoties uz to, ka es vispār pēc dabas esmu diezgan kārtīgi un disciplinēta, tieši rakstīšanas lietās, vienkārši man ir tāds hauss, es visur, kur pierakstu, un neko nevaru atrast vairāk. Tāpēc tas telefons, viņš ir tāds drošāka vieta. Dators patiesībā arī nē, jo arī tur es neko nevaru atrast. Man pilnīgs hauss ir. Bērziņam tas, kurš ir nevis Lauris, bet Māris, ir tāda iedvesma definīcija, ka iedvesma sastāv no labas idejas un gribas šo ideju realizēt. Es zinu, ka tas ir viens no kaitinošākajiem jautājumiem, kas jebkad ir uzdots radošiem cilvēkiem. Kur tu spēlies iedvesmu? Es no tās dzīves. Tā dzīve visu laiku piespēlē kaut ko. Jo, ja man tas motivators vispār nodarboties ar kaut kādu tekstu radīšanu, ir izdomāšana, vienkārši vesels lērums nesaprotamu lietu notiek, un tad un dzīvē viņas notiek, un tad es tā kā skatos un mēģinu saprast. Bet es noteikti smeļos iedvesmu arī no citiem mākslu veidiem un mākslas darbiem, jā. Bet, jā. Kur es smeļos iedvesmu? Kurš tas jautājums ir? Es esmu tā, man te viss ir aprakstīts. Es domāju, vai es neatbildēšu par ātru jau uz kādu to citu jautājumu. Ne? Paklausies. Tas ir 17. jautājums. Strukturēts cilvēks. Nē, man vienkārši pie 17. man ir ļoti daudz, bet es tagad samulsu, vai tas ir tas īstais jautājums, uz kuru man ir jāatbild. Paklausies, šis sarīkojuma cikla nosaukums ir Ceļā uz pirmo grāmatu. Jā. Vai tā būs prozas grāmata? Tā būs prozas grāmata. Es gan nosūtīju ielūgumu arī, vairāk tā kā informatīvu ielūgumu Ivaram un Ronaldam arī, un es viņiem uzrakstīju, ka, lai arī es tiešām zinu, ka visticamāk man pirmā grāmata būs prozas grāmata, man ļoti gribās padalīties. Jā, tā būs prozas grāmata ar lielu varbūtību, ar ļoti lielu varbūtību. Datus citātu es jau nolasīju, var nekļūdītos, un es domāju, ka šī ir tā vieta, kad es varētu ļaut tev mazliet atpūsties un izlasīt to, ko par tevi ir teikusi jau arī daudz pieminētā Elīna Kokareviča. Proti, Lejā Vinks ir maska, bet tas nenozīmē, ka viņas tekstos viss nebūtu tik īsts, cik vien īsts kaut kas tekstos spēj būt. Īpaši runa ir par to, kā realitātei izjusto Lejā transformē literārā tekstā, apvijot to ar tālu austrumu motīviem un šausmu un naturālismu estētiku.
lai ir mērķtiecīga un zinātnākāra. Savos stāstos viņa intelektuāli un intuitīvi preparē cilvēku iekšējo pasauli un liek tai sadurties ar ārējo, lai šajā sadurē rastos kas jauns. Pārsteidzošā kārtā šis jaunais radījums satur sevī cerības vēsti, pat ja tekstu izejas punkts ir purvā iestigušu emociju kamols, no kuras šķiet nav nemaz tik viegli izlobīties ārā. Un tagad ir laiks fragmentiņam. Jā, tad pirms es lasu fragmentiņu, es mazliet par to pastāstīšu. Tas ir fragments no 2. melnraksta. 2. melnrakstā tā bija 17. aina. Tas ir fragments, kurš visticamāk galvversijā neiekļūs, jo tā tas ir noticis, un tā ir viena lieta, kurai es arī redaktore Elīnai noticēju. Viņa teica, nebaidies, ja tu sāksi kaut ko mainīt, un viss irs pa vīlēm, jo tiešām irs pa vīlēm. Es saku, tā vietā radīsies kaut kas jauns, un varbūt tas kas tur bija, viņš pārvērtīsies par kaut ko citu. Un fragments, ko es lasīšu, ar lielu varbūtību kļūs par dzējoli, un es domāju, jūs arī sapratīsiet, kāpēc tā, bet nedaudz, lai tomēr kaut kā norientētos. Tad, kad es rakstu, tas būs fragments no, viņa saucās Ūles grāmata, tad, kad es domāju vispār par Ūles grāmatu un par to problēmu, ko es mēģinu viņā atrisināt, es secināju, ka ir viena lieta, kas man rada tās problēmas, un tas ir laiks. Un tas ir, jo laiks, un nevis laika uzskaita, kas ir pulkstenis, bet tieši laiks, jo laiks ir veids, kā mēs uztveram realitāti, un viņā tur ir tā pagātne, tā iluzorā tagadne, nēsošā nākotne. Un tas, ko es mēģināju izdarīt, es tā kā mēģināju, kā es varētu to laiku atcelt. Kā es varētu to savu apziņu izplest tā, kad es spēju aptvert un ieraudzīt vienlaicīgi, un to, ka viss notiek vienlaicīgi. Bet valoda tai ziņā viņa nav ļoti pateicīgs instruments, jo viņa pati par sevi ir laikā, ja viņa laikā eksistē, tad lineāra ir. Bet es tomēr tā kā mēģināju. Un fragments, kur es lasīšu, tā ir vieta, kurā 3 laiki tā kā mēģina saplūst vienlaicīgumā. Un tur ir tādi tēli, ir lākte. Lākte ir ļoti ar iztēli apdāvināta būtne, kurai ir meita Lilū. Un šajā fragmentā būs mazā Lilū, kurai ir kaut kādas, kā viņa redz lietas, būs lielā Lilū, kur viņa kaut ko redz, un Lilū ir meita Ūle. Tā kā, tur tādi 3 stāstu lāki būs tikai pavisam nedaudz pieminēta. Tad es mēģināšu. Erickiņš. Bailīgā Helovīna ballīte. Es zināju, ka viņu sauc Ūle. Es to zināju, kopš pirmo reizi iedomājos, ka man kādreiz piedzims bērns. Tāpat kā es zināju, ka nevajag melot un ka pasakas nav īstenība. Tikai lākte kaut kāda iemesla dēļ to atteicās atzīt. Pasakā var dzīvot, arī kad sāp, kad bail, viņa teica, kad vecpaps man nesa prom. Es gribēju dusmoties uz viņu, bet nevarēju. Es gribēju nokļūt viņas pasakā, kurā var dzīvot, kurā var pārvērsties par ko vien vēlos. Es zināju, ka vienīgais, ko vēlos redzēt uz kapa, ir skulptūra, gaiša un priecīga. Vasarā es gribēju, lai uz kapa ir ziedu sega, ziemā sūns un sniegs un sveces. Kapos bija klusums, miers. Tā bija vieta, kurp nākt un iztēloties jebko. Bija reizes, kad es iztēlojos, kā nometos ceļos un sāku ar rokām raust smiltis. Man tik ļoti gribējās atrakt kapu, atvērt zāru un apgulties savai meitenītei blakus. Tas nekas, ka man nagi būtu smilšu pilni. Tas nekas, ka viņa būtu tārpus ēsta.
es varētu viņai pieskarties, vēlreiz pieskarties. Tajā reizē Hans neieradās, un man pašai vajadzēja būt Džekam. Māma bija superīga, kā vienmēr. Es viņu reāli mīlu. Mami, I love you forever, very much. Tagad tev jāiztēlojas, kā es tev māju ar roku. Viņa man uzzīmēja Džeka seju. Visi baidījās. Es pat arī baidījos, bet tad es uzliku galvā mammas adīto cepuri varavīksnes krāsās, un man vairs nebija tik ļoti bail. Man rokās bija konču spainis, kā mazs ķirbs, un vakarā mēs draugiem gājām uz kapiem. Es gribēju pārvērsties par kaut ko neredzamu. Ja jau neviens man neredz, lai neredz arī. Es nevarēju izvēlēties, vai es būšu skaņa vai smarža. Vislabāk es būtu gribējusi būt abas, bet beigās nolēmu, ka būšu putns. Tad es varēšu gan lidot, gan būt skaņa. Kad man neredz, es esmu tikai skaņa. Tajā brīdī man ļoti gribējās noticēt lāgtē un izdarīt tā, kā viņa saka, pārvērsties par to, par ko vien vēlos. Bet es zināju, ka nevajag būt muļķei, ka tās ir tikai iedomas, ka gulēšana blakus skeletam pilnīgi neko nemainīs. Tā es pārbiedēšu draugus, tuviniekus un sevi. Vairākas dienas es uz kapiem negāju. Reizēm negāju pat nedēļu, bet, kad aizgāju, vienkārši stāvēju un skatījos uz dzelteno plāksnīti. Uz tās bija iededzināta saule. Draugiem bija bail, man arī bija bail, visiem bija bail. Kapi, tumsā, kad ir bail, tad vēderā kaut kas kut. Es to sajūtu zinu. Tā ir tā pati sajūta, kā braucot lielā ātrumā no kalna ar slēpēm. Kad man ir bail, es parasti smejos. Mana draudzene kliedz. Viņas balss ir tik skaļa, ka tad bail paliek mums visiem. Mēs visi kliedzam. No kokiem mums uzšņāts liels balts spoks. Un tad mēs visi sākām tā kliegt un tā skriet un smieties. Es pārvērtos par putnu. Es to izdarīju. Cieši lūkojos vienā punktā, kurā ceļi iet katrs uz savu pusi, un ieraudzīju, ka esmu putns. Sajūtu, ka esmu putns. Atvēru knābi un no manis nāca putna dziesma. Es zināju, ka tas ir stulbi, ka tie ir meli. Es pati tam neticēju, bet man bija vienalga. Uz to vienu brīdi es biju putns, lidoju un dziedāju. Saule nevienmēr ir maiga, reizēm tā svilina. Vienā dienā es saņēmu ziņu, ka ūles vairs nav. Paraksts Saule. Dusmīgi pacēlu acis pret debesīm, bet caur asarām neko neredzēju. Asaras gāzās pacu kaktiņiem laukā no acīm, tecēja pāri vaigiem un straumes acitās pret atslēgas kauliem. Gandrīz noslīgu pati savās asarās. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Mēs pilnā balsī dziedājām, lai vēders nesāpētu no bailēm, un tad, mēs pēkšņi ieraugām, ka pie viena no kapiem kāds stāv. Nav balts, nav spoks, ir melns un kārto sveces. Viņa laikam pie kāda ir atnākusi. Es saķeru draudzeni pie rokas un tur cieši, lai viņa nekliedz. Viņa laikam ir bēdīga. Kapos cilvēki ir bēdīgi, es čukstu. Ejam prom, mēs jau griežamies, kad pēkšņi manu cepuri aizķer putns, lido prom un ietriecas kapu sievietei krūtīs. Es lidoju, cik ātri spēju. Man likās, ka man pārplīsīs sirds. Es kliedzu, cik skaļi varēju, vēzēju spārnus un ietriecos viņai krūtīs. Es gribēju nomirt. Man ausīs skanēja mūzika. Tā bija neizturama, spalga, skaļa. Es gribēju no tās tikt vaļā. Man sāpēja galva un krūtis, man sāpēja ausis, cik skaņa plēsa mani uz pusēm. Es gribēju nomirt. Ausa saule, man bija bail. Es saņēmu drosmi un skrēju uz mājām pie mammas. Gribēju, lai viņa mani samīļo. Es gribēju dzīvot. Mām! Es kliedzu, cik spēku, un mēs visi ieskrējām pagalmā, kurā mūs sagaidīja lielie baltie spoki. Mēs redzējām kaut ko tādu
tādu. Tur bija sieviete, viņa bija melna, un tad tur bija putns, un viņš lidoja tik ātri, un tad viņš ietriecās sievietei krūtīs. Es vispār nesaprotu, kā viņa neiekliedzās, bet varbūt viņa iekliedzās, bet mēs to nedzirdējām, jo mēs paši kliedzām un skrējām, jo tas bija tik bailīgi. Un tagad es zinu, ka kapos dzīvo viens putns un reizēm nāk sieviete. Un man ir bail, bet man arī nav bail, jo es zinu, ka mājās esi tu, un es varu skriet, un tu mani samīļo, un tad viss ir labi. Vienā elpas vilcienā es viņai šito visu izstāstīju. Šī ir šausmīgākā un superīgākā Halloween ballīte ever. Es lēkāju no bailēm un sajūsmas. Māma dalīja končus un māja ar galvu. Viņa smaidīja un nesmaidīja. Viņai bija un nebija no baila no spokiem. Laikam es viņu biju pieradinājis pie Halloween ballītēm. Tā ir man mīļākā ballīte. Vēl pirms iemikšanas pabiedēja mīkstās mantas savā gultā. Bija vakars. Māja bija kļūsi klusa, tumsa un miers. Huit, tik, 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 si, tri, 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 si, si, li, si, si. Lilu dzirdēja mazo putniņu aiz loga un iemiga. Kas šajā procesā papildināt neatveramo vispasaules biblioteku ar vēl vienu grāmatu ir tik vilinoši? Man sākumā gribējās teikt, kas. Bet tad es sapratu, ka tas būtu melots. Jo ir kaut kādas lietas, ko es gribu, lai paliek arī tad, kad es būšu nomirusi. Un es kaut ko gribu laikam atstāt par piemiņu, par kādu, kurš pats to nevar izdarīt. Laikam tas ir šobrīd tas vilinošais. Man ir mīļš Andras Neiburgas citāts. Es zinu par dzīvi visu, izņemot pašu galveno. Tu zini, kas tev ir galvenais? Man par šo ir tāds stāsts. Es kādreiz dzīvē esmu ļoti daudz strādājusi, un es esmu arī pārstrādājusies. Un vienā no tādām reizēm man vecpaps, kurš bija ļoti ticīgs cilvēks, viņš man atsūtīja vēstuli ar roku rakstīta. Un tur tieši tādiem vārdiem bija uzrakstīts, ka galvenais ir ticēt Dievam. Un tā ir ļoti liela problēma man, jo no vienas puses es varētu atbildēt, ka es zinu, kas ir galvenais, jo vecpaps man tā teica, es vecpapam ticu. Te viss ir mums kārtībā, visi dokumenti ir kārtībā. Izņemot to, ka es viņam nepiekrītu. Jo man ir ļoti sarežģītas attiecības ar Dievu. Un kā rezultātā es varu pateikt, ka man ir aizdoms, ka ne līdz galam par to dzīvi es zinu, ne arī par to galveno. Tā man klājās. Tā kā zināt, es zinu, bet sanāk, ka nepiekrītu. Pārfrāzējot tevi, es gribu teikt, ka šī man gan būs diena, kurā Dievs atnāca uz darbu. Dienā ir daudz skaistu, brīnišķīgu notikumu. Kurš ir tas jautājums, kurus tev neuzdevu? Cik bērns es esmu noķērus kā vecmāte? Jā! Un? 23. Savu bērnu ieskaitot, par kuru es to grāmatu rakstu. Tas tā. Tas par to galu un sākumu, par dzīvību un par nāvi un par to, kas ir galvenais un par ko vispār ir dzīve. Es gribu, lai jūs kaut ko pajautājat. Kad tā būs? Es varu atbildēt tik par to daļu, kur par to rakstīšanu. Ja? Tātad plāns ir, šogad būs. Tālākā daļa, tad es tomēr tad lai tā plūsma ved un nes, un kur nesīs, to tad redzēs, bet tā kā
dzird un jūt un spiežās no visām pusēm virsū. 24. Izdevniecība ir zināma? Nē, nav, un es arī par to šobrīd nedomāju, jo grāmatai, kur vēl nav uzrakstīta, vēl nepienākās reģistrācijas vietu meklēt. Vispirms ir tā kā iznēsāts ir, tik jāstum laukā, un tā jau skatīsies, kur nesīs reģistrēt. Es uzdošu pirms tādu pragmatisku jautājumu. Daudz emociju pašreiz attiet tādā pragmatikā, literārijā vai izdevēja darbības. Tad šodien tev aizsūtīja tādu bildīti, kur es nošķiet no Facebooka, kuru bija ielikus Facebookā bija ķilbloka, no fragments no šodienas konferences Nacionālajā bibliotēkā, kur literatūra zinātniece, arī kura, bija ielikuši 4 grāmatu vākus dažādas izdevniecības, kur bija šāds teikums. Lasītāji iemīļotas grāmatas, kas pieskaitāms pie žanru vai izklēdējošās literatūras, kā arī grāmatas, kas pēc stingru kritiķu domām nav pietiekami māksliniecisks, lai kandidētu uz galvenajām balvām. Es iedomājos to, ka šo grāmatu atver, ka varētu redzēt šādu bildīti. Un mans jautājums ir sekojoši. Kādas ir tavas bailes kā autori? Jā. Jo es ticu, ka šis tev nedraud. Draud, jo es rakstu žanru literatūrā. Es rakstu fantāzijas žanrā, fantāzijas šausmu žanrs. Tas ir žanru literatūra. Kādas man ir bailes, es varētu padalīties savukārt kādu citātu. Es saņēmu arī no savas draudzenes, kur nevarēju šeit būt. Viņi uzrakstīja tā, ka būt autoram ir tā kā, uzrakstīt grāmatu ir tā kā daļiņu no sevis tiešām izlikt publiski un tad teikt novērtējiet no 1 līdz 5. un tas ir bailīgi, jā. Tas, protams, ir bailīgi. No otras puses, un tur savukārt vienmēr es tā kā mēģinu sevi stiprināt, jo man nav tādas pieredzes pagaidām vēl arī. Un grūti, un es nezinu, vai viņai var sagatavoties tāpat, kā var teikt, ka iet uz vecāku kursiem, kur gatavojās, kā būs tas bērniņš piedzims, un tad mums tur sagatavot, tad viņš piedzims, un viss ir pilnīgi citādāk. Bet tas, par ko es domāju, es ceru, ka man pietiks spēku un arī atbalstu, tā kā vienmēr padomāt, kas tad ir tas, kas tur ir pateikts, un ar kādu mērķi, un cik tam ir sakars ar mani un ar to grāmatu. Kaut kā, varbūt, nezinu, arī kaut kā distancēties, bet bailes ir, no skarbiem vārdiem ir, no atraidījuma, bet tās, man liekas, tāds vispār. Kalda? Jā. Viss paiet. Jā, Tā kā atsauc uz gudrītes, no 1 līdz 5. Jā, tieši precīzi atsauc, jā, tieši tā. Jā. Pajautāju man vēl kaut ko. Lūdzu. Varbūt vēl radīsies. Jautājums nav, es gribu teikt, es šodien Lindai nopirku 5 rokas. Paldies. Jūsu nesties iet. Jā.